Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika ir radīta Vācijā. Pats nosaukums jau saka arī, ka pilsētā Minhena. Radīta diezgan no mūsdienu skatu punkta pasen. Tie ir 70. gadi pagājušajā gadsimtā. Un tā doma autoram, tātad autors profesors Helbriga Teodors, un viņa komanda, protams, to veic ļoti daudz cilvēki, lai izstrādātu šo materiālu, šo rīku. Un tā doma bija tieši šī agrīnā diagnostika, agrīna iespējamo traucējumu pamanīšana, un ne tikai pamanīšana, bet arī saulaicīga intervence, palīdzība, lai šie traucējumi nepastiprinātos vai iespējams pat tādā vieglākā stadijā, sākot saulaicīgu intervenciju, varētu arī pat mazināt vai izvairīties no nopietnākām problēmām nākotnes perspektīvā. Tā bija viena no tām galvenajām domām. Arī tā bija vesela programma, un Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika, varētu teikt, arī viena no idejas sastāvdaļām. Ja? Tad ir vajadzīgs rīks, ar kā palīdzību mēs varam ātri, veselumā, varētu teikt, ka šeit ir vēl viens liels vārds – veselums, bērna attīstība kopumā. Nevis katrs speciālists paskatās tikai uz to savu jomu, un katrs redz savu daļiņu, savu ailīti. Bet šajā gadījumā rīkā ir iekļautas 8 vai 7 galvenās jomas bērna attīstībā, agrīnajā attīstībā, ko būtu nepieciešams izvērtēt, apskatīt, pārbaudīt, secināt, vai ir atbilstība tam vecumam vai nav atbilstība, un attiecīgi tad arī rīkoties, ja ir nepieciešams. Noteikti nepieciešams būtu pats metodas autors, rīka autors teica, ka vecāki ir viena no labākajiem diagnostiem, pārnestā nozīmē. Viņi visai ātri pamana šīs iespējamās atšķirības. Viņiem ir šīs šaubas, un viņi vienmēr ir uzsvēruši, ka vecākos ir jāieklausās, vecāku bažās, vecāku šaubās, noteikti ir jāieklausās, un tad arī jāskatās, kas īsti šajā gadījumā notiek. Bet tas ir tikai tāds subjektīvs spēlētājs vecāki. Vieni vecāki ļoti ātri sāk satraukties, un otri savukārt absolūti nemaz nesatraucās par to, kā attīstās bērns. Viņiem šķiet, ka viss ir labi un harmoniski, un, protams, ka tas ir lieliski, ja, ka vecāki tā jūtās un domā. Bet tajā pašā laikā noteikti ir tie saucamie sarkanie karodziņi, kas mums liek domāt par to, ka šie bērni būtu jāizvērtē. Noteikti tie ir sociālā riska grupas bērni, tālāk bērni, kuri ir dzimuši, iespējams, ar kaut kādām komplikācijām, sarežģījumiem, priekšlaicīgi dzimušie bērni. Dažādas riska situācijas, kas liecina par to, ka tālāk varētu būt tās sekas bērnu tālākajā funkcionālajā attīstībā. Tad pamat rosinātāji varētu būt vecāki, bet, kā jau es teicu, vecāki ir ļoti atšķirīgi, un tā palete ir diezgan gara. Un tad arī sociālais risks, priekšlaicīgi dzimuši, dažādi sarežģījumi, bieži slimojoši bērni agrīnajā vecumā. Tātad tie noteikti būtu tā lielā pamatgrupa, kas būtu jāskata. Protams, kā Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika Vācijā atrodas jebkura ģimenes ārste, jeb pediatra, jebkura ne, bet to ārstu pārziņā, kas strādā ar bērniem, un arī paši ārsti veic tādu agrīnu funkcionālu diagnostiku, izmantojot arī šo rīku, bet, protams, ne visi. Tātad tas ir ļoti tā dažādi. Pirmajam dzīves gadam ir 8 attīstības jomas, un otrajam, trešajam dzīves gadam tātad ir 7 attīstības jomas.
Ja pirmajā dzīves gadā lielā motorika tiek sadalīta 3 apakšjomās, staigāšana, rāpošana, sēdēšana, tad savukārt 2. dzīves un 3. dzīves gadā paliek vairs tikai viena, tad tā saucamā staigāšanas joma, staigāšanas vecums. Jo parasti pie tipiskas attīstības bērns rāpot un sēdēt iemācās 1. dzīves gada laikā. Ja gadījumā viņš to neizdara, tad var izmantot, kombinēt gan 1. dzīves gadu, gan 2., 3. dzīves gadu un arī paskatīties, kā attīstās tās funkcijas, kas nav it kā sasniegušas to līmeni 1. dzīves gada laikā. Tātad tā ir lielā motorika pirmā, 2. ir smalkā motorika, jeb roku motorika, roku veiklība, tveršana, to var saukt dažādi. Tātad sākas no paša sākumiņa, kad bērns pavirza savu rociņu uz liecas pusi, mēģina satver un kā attīstās satvēriens, un tālāk pakāpeniski soli pa solītam arvien tālāk, kamēr viņš jau, varētu teikt, satver zīmolu un mēģina rakstīt, skricelēt savu vārdiņu. Tātad soli pa solītim, no pašiem sākumiem līdz jau 3 un vairāk gadus, tur pārsniedz 3 gadu vecuma tā skala. Nākamā skala ir percepcijas skala, un noteikti varbūt jāpaskaidro, ko nozīmē percepcija. Tā ir cēloņsakarība izpratne. Mazie bērni iemācās izprast pasauli caur savu pieredzi. Ja, caur savu pieredzi, caur savu darbošanos, un šeit arī parādās, ka Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikai, lai veiktu šo cēloņu sakarību izpratni, jeb izziņas procesu pašā sākumā, agrīnajā stadijā, tajā brīdī nav tik svarīga valoda. Jo valoda bieži vien, neattīstīta valoda, tālāk neļauj mums saprast, ko tas bērns īstenībā spēj vai nespēj. Šajā gadījumā valoda ir sekundāri šī skalai, ka mēs ņemam, jo bērns, darbojoties ar lietām, redz to galveno problēmu, jeb risinājumu, kas no viņa tagad tiek gaidīts. Vai tā ir krāsa, vai tā ir forma, vai tas ir lielums. Pavisam vienkāršas kopsakarības, ko mēs mēģinām saprast ar, varētu teikt, to, ko mēs jau arī paši dzīvē esam bērnam piedāvājuši, ko viņš jau ir sapratis, un šeit mēs varam pārbaudīt, vai viņš tās, parastās standarta lietas saprot vai nesaprot, un viņam pietiek ar tiem sensorajiem stimuliem. Un līdz ar to arī parādās tā saucamā krāsu vai formas izolācija. Un mēs redzam, ka bērns nepārprotami redzēs, darbojoties ar šo Minhenes materiālu pārbaudas laikā, ka mēs tieši par šo, tātad vai mēs par krāsu šajā brīdī viņu, kā teikt, mēģinam noskaidrot, kā viņš saprot, vai šeit būs forma, vai šeit būs zīmējums. Un viņš vienkārši spēja vieglāk orientēties tieši ar to sajūtu izolāciju. Tad nākamā skala ir aktīvā valoda, jeb runa. Tad kā bērnam attīstās tieši šī aktīvā, ekspresīvā runa, valoda, un arī sākot jau no 1. dzīves gada, no 1. mēnešiem līdz praktiski 4 gadu vecumam ir ietverti uzdevumi, kas ļauj izsekot līdz bērnu valodas attīstības gaitai, vai viņš lieto runu tādā līmenī, tādā attīstības pakāpē, lai varētu sasniegt to saucamo optimālo attīstības līmeni. Tad ir valodas sapratne, kas ir, protams, pamats arī aktīvai runai. Tālāk mēs aizējam uz sociālo jomu, komunikācija, saskarsme, miedarbība ar apkārtējo pasauli, rūpes par apkārtējo pasauli. Pavisam vienkārši uzdevumi vai vienkārši jautājumi vecākam, ka mēs jautājam, ko viņš dara, kā viņš reaģē dažādās situācijās. Un pēdējā skala, kas nav 1. dzīves gadā, tā ir patstāvības skala. Jo 1. dzīves gadā, protams, ka mums šis mazulis vēl ir jāprūpē, bet 1. dzīves gada beigās jau parādās es pats. Ja? Bērns grib to izdarīt pats viņš grib uzģērbt kādu zeķi vai cepuri vai arī novilkt nost. Un tajā brīdī tātad solīt pa solītim, kā attīstās tā patstāvības prasmes, sākot ar ģērbšanu,
iejaukšanos, ar karotes turēšanu, dzeršanu, soli pa solītim, kamēr mēs esam tādi, izaugam 3-4 gadu vecumā, ka mēs esam spējīgi visas tās pamatlietiņas izdarīt paši. Un tātad šīs ir tās galvenās attīstības jomas, kas tiek pārbaudītas, un varbūt kas ir tas būtiskākais, ka tiek pārbaudītas visas jomas un var redzēt kopsakarības starp jomām. Tātad, ja viena joma kavējās, tad var būt ietekmēta nākamā cita joma. Un tad, kad analizē iegūtos rezultātus, tad tajā brīdī var izvērtēt, kāpēc tas tā ir? Reku šeit ir, piemēram, smalkā motorika maz attīstīta, un bērnam tur ir problēmas ar pašapkalpošanās iemaņām. Ļoti loģisks, kā varētu teikt, tā kopsakarība. Bērnam maz attīstīta valodas sapratne, līdz ar to arī pazemināta aktīvās valodas attīstība. Un tā var tās kopsakarības tur ieraudzīt un saskatīt. Pirmais ir kontakta veidošana ar pašu galveno personu, jeb ar bērnu. Tātad tas ir kontakts. Un, protams, tur ir jāveidojas ar laiku tai pieredzei, kā tev rīkoties. Kurā brīdī ir nepieciešama šī straujā uzsākšana, iešana ātriem solīšiem uz priekšu, lai varētu noturēt bērnu uzmanību un pabeigt šo izpēti. Savukārt citā gadījumā iespējams, ka jāiet malā izpētes veicējam, lai bērns vispirms pierod ar apkārtējo vidi, ar varbūt arī tos materiālus, kādus viņš var paskatīties. Un tajā brīdī, kad izpētes veicējs ir it kā nomaļus sāniņā, tajā brīdī, ko viņš dara, viņš jau vēro. Viņš vēro bērnu kustības, bērnu darbības, bērnu reakcijas, bērnu komunikāciju ar pavadošo personu un nemanāmi mēģina iesaistīties iekšā šajā sadarbībā ar bērnu, jo bērns ir ļoti, tāda, nebūtu nav tā vieglākā publika šādu uzdevumu veikšanai. Un, kā es arī saku studentiem, tad šajā gadījumā bērns vienmēr ir uzvarētājs, ja gadījumā to izpētes situāciju gribēs kaut kādā veidā modificēt vai mainīt. Un savukārt mēs pieaugušie esam jau gana gudri un gana pieauguši, lai pamanītu signālus, ka mums ir kaut kas jāmaina, jāmodificē, jāpielāgojās. Un tajā brīdī, kad mēs redzam, ka bērns ir gatavs izpētē, ka viņam ir interese par šīm lietām, kas tiks piedāvāta, viņam vairs nav bail no izpētes situācijas, no izpētes veicēja, jo parasti tas nav pazīstams cilvēks, kas šo izpēti veic. Tajā brīdī mēs ejam klāt un piedāvājam lietu pēc lietas, izvērtējot, kas varētu būt šim bērnam pats interesantākais tajā brīdī. Un tādā veidā skatāmies, ejam solīt pa solītim uz priekšu, ja vajag taisam pauzīti, ja vajag kaut ko, teiksim, tur nav pēc kārtas, viss jāpilda. Bet varam izmantot dažādas pieejas, arī tai pauzīties arī kāda cita aktivitāte, cita rotaļa, papildus darbība. Un, protams, blakus ir mamma vai pavadošā persona vai tētis, un tajā brīdī arī, ja bērns kategoriski atsakās ar to svešo cilvēku sadarboties, izpētes veicēji, tad tajā brīdī mēs varam pieaicināt mammu un tēti kā sadarbības partneri jau pašā izpētes īstenošanā un varam sniegt, tātad tagad mēs piedāvāsim to un tagad kaut ko citu, un arī mamma ar tēti var iesaistīties izpētes veikšanā, piedāvājot uzdevumus izpildīt, tā kā no savas puses. Tātad, cik gadījumu, tik iespēju, un pašam izpētes veicējam galvenais ir jāprot saskatīt tās pazīmes vai tās zīmes, ka kaut kas ir jāmaina citādāk vai savādāk, un kad ir jāiet uz priekšu, kad jāatkāpjas uz atpakaļ. Pētot, kā tad Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika,
kā viņa iekļaujas kopumā visā tajā diagnostikas rīku komplektos, jo pasaulē jau ir ļoti daudz un dažādu rīku. Varbūt agrīnajam vecumam netik daudz, kā varbūt vēlākiem posmiem, bet gan praktiķi, gan arī, protams, pētnieki ir pētījuši, kādas tad ir tās korelācijas, tās atbilstības, tā validitāte, jeb ticamība tam rezultātam, ko mēs iegūstam ar katru konkrēto pārbaudas rīku, kas tiek izmantots. Un tad arī savu laiku es pētīju tieši kādas tad ir atsauksmes par Mīnhenes funkcionālās attīstības diagnostiku. Tad tiešām bija ļoti pozitīvs no tādā profesionālā līmenī, ka Mīnhenes funkcionālās attīstības diagnostika spīlē situācija, nav tā saucamā hiperdiagnostika, tad uzstāda problēmas, parāda, ka ir problēmas, bet problēma īstenībā nav. Šis bērns tikai ir ar nedaudz vēlīnāku attīstību, lēnāku attīstības tempu, un tai pašā laikā arī neizslīd cauri bērni, kuriem tad īstenībā ir tās attīstības problēmas. Un kā tad metodas autoriem izdevies to ir izdarīt? Tās ir ļoti, ļoti reta pieeja rīku izstrādē. Tātad viņi ir sekojuši līdz 1660 bērnu attīstībai no dzimšanas līdz 4-5 gadiem. Un tas ir viens un tas pats bērns, kurš parādīja to savu attīstību no pašām pirmajām kustībām, darbībām līdz tam 4-gadīgajam, 3-gadīgajam bērnam, kurš jau diezgan sarežģītas lietas un darbības spēja paveikt. Līdz ar to tie dati, kas tika iegūti, bija milzīgi. Un tad arī bērnu kopa ir milzīga, 1660 bērnu. Un ko redzēja izpētes radītāji, veidotāji, ka attīstības temps ir atšķirīgs. Viena bērna attīstās straujāk, ātrāk, otra bērna savukārt lēnāk. Un tad viņi arī ir izstrādājuši to saucamo 50% un 95%. Ko nozīmē 50%? Tas nozīmē, ka tikai puse bērnu šajā vecumā šo uzdevumu izpilda. Bet tas absolūti nenozīmē, ka tie, kas neizpilda, ka tur ir problēmas. Nav problēma. Bet tālāk ir 95%, kas nozīmē, ka šis jau ir tas kritiskais punkts, ka šī prasme noteikti būtu jāizpilda. Un ja tu to nevari izpildīt, tad attiecīgi tas varētu būt kā signāls, kā zīme, ka ir iespējams šī attīstības, traucējumi. Un arī tad, kad ir 2., 3. dzīves gads, tad arī nav, ka viens rādītājs varētu ietekmēt to rezultātu momentāli. Jo ir jāiegūst vismaz 6 rādījumi katrā no skalām, 3 pozitīvi un 3 negatīvi, lai es varētu pateikt, kāds ir tas attīstības vecums konkrētajā skalā. Un līdz ar to viņš veido diezgan ļoti objektīvu to rādījumu, rezultātu, kas notiek. Tad tas nav viens rādītājs, kas pasaka atbilst, neatbilst. Katrā funkcijā tie ir 6 rādītāji. Un tālāk seko noteikti likumi, kādā veidā tiek aprēķināts attīstības vecums katrā skalā. Un tad atliek tikai salikt visu kopā, uztaisīt attīstības profilu, un mēs redzam, kā izskatās bērna attīstība, skatoties tādā veselumā, visām skalām, un tad ir tas starpdiapazons 50 apakšā, ja tā ir tas augstākais rādītājs, īstenībā ir otrādi, un 95 ir augšā, un galvenais, ka bērnam ir jāiekļaujas savā attīstībā no 50 līdz 95. Un, protams, mums ir bērni, kas pat vēl var ātrāk izdarīt. Ja? Bet tādā veidā tiek dota bērniem iespēja attīstīties savā attīstības gaitā, tempā un neuzskatīt, ka tur ir attīstības kavēšanās vai iespējamās problēmas, bet vienkārši es attīstos nedaudz lēnāk savā tempā. Un tas neko vēl nenozīmē, ka šeit būtu attīstības problēmas. Un šī metode ir viena no retajām, kas piedāvā šo iespēju no līdz. Tas viss ir atbilstoši vecuma normai vēl joprojām. Tāpat
tāpat vien, protams, mēs to varam darīt, tāpat vien, varētu teikt, bez īpašiem tādiem riskiem, bet vai tas ir vajadzīgs, tas ir cits jautājums, vai tas ir vajadzīgs. Ja bērna attīstība ir atbilstoša vecumam un nekādas bažas nevienam nerada, varbūt arī šādu rīku nemazam nevajag izmantot. Bet tai pašā laikā mums ir mammas, varbūt ar iepriekšējo pieredzi negatīvu, varbūt ir vēlīnāk noteikts traucējums, varbūt ir saņemts kāds aizrādījums, kur jūs kavējāties, kāpēc jūs ātrāk negriezāties pēc palīdzības. Un šīs mammas ir trauksmainas piedzimstot nākamajam bērnam, ja iepriekšējā pieredze bijusi negatīva. Un viņas līdz ar to ir uztraukšās, satraukšās, vai ar manu bērnu viss ir kārtībā. Un šajā gadījumā es uzskatu, ka noteikti būtu šāda izpēta jāveic, jo mierīga mamma, apmierināta mamma, laimīga mamma, tas jau ir sākums arī mierīgam, laimīgam, apmierinātam bērnam. Un līdz ar to šajos gadījumos noteikti būtu jāveic šī pārbaude, lai mammai dotu uz kādu laiku tādu miera sajūtu ar jūsu bērnu viss ir kārtībā. Tālāk es esmu arī savā laikā Mīnhenes funkcionālās attīstības diagnostiku veikusi tiešām tikai ar tādu dinamikas vērtēšanas mērķi. Tas nozīmē, ka bērns tiek pārbaudīts, iestājoties institūcijā, viņš tiek pārbaudīts, kāds ir tas attīstības līmenis, un tad attiecīgi pārbaudot šo sākotnējo attīstības līmeni, protams, ja tiek konstatēti deficīti, attīstības kavēšanās vai traucējuma pazīmes, tad veikt citas padziļinātas izpētes vai arī uzsākt jau agrīnās intervences. Un tālāk seko līdz tai bērna attīstībai, bet tas jau ir tāds ļoti mērķtiecīgs, plānveidīgs darbs, kas jau ir tāds ir tas mērķis, sekot līdz attīstībai, un ja gadījumā tā attīstība sāk kavēties, tad piesaistīt speciālistus, un šai gadījumā tā bija tieši sociālā sfēra, sociālā riska bērni, kuriem bija ļoti augsta varbūtība, ka varētu attīstīties vienā, otrā vai trešā jomā kāda no attīstības tāda kavēšanās, vai pat iespējams, ka tālāk parādās arī šie attīstības traucējumi. Un šeit jau bija tāda agrīna prevencija, agrīna preventīva darbība, savlaicīgi pamanīt un pielāgot intervences tieši tam, kas šim bērnam vajadzīgs, nevis vienkārši viss pēc kārtas, bet tieši to, ko vajag šim konkrētajam bērnam. Un, ja parādās kaut kādi pasliktinājumi, piesaistīt klāt jaunu speciālistu, ja šobrīd nevajag, tad labi, šobrīd strādā citas jomas speciālists, ja nepieciešams, un ja ne, tad vienkārši pamata saucamās atbalstošās aktivitātes, nodarbības, kas ir vajadzības jebkuram bērnam, tad ļoti, ļoti dažādi. Rezultāts izpētei ir profils, kā mēs sakām. Profils, tad profilā tas ir, mēs uzskatām, redzam, kuras jomas ir atbilstīgas, kuras varbūt ir zemākas, kuras varbūt ir ļoti labi attīstītas. Un šis profils un iegūtie dati vienmēr ir jāpārveido tā saucamajā interpretācijā, jeb atzinumā. Un šajā brīdī tad arī tiek katra skala vēl vienreiz caurskatīta un arī redzēts, ko bērns var un ko bērns nevar. Un rezultātā ir tas kopsavilkums, jeb secinājumi. Tātad šīs jomas mums ir attīstītas pietiekami atbilstoši, mums tur nav vajadzīgs nekādas īpašas papildu intervences, tātad tas saucamais pamata atbalsts. Bet pamata atbalsts jebkurā gadījumā to attīstības veicinošā vide ir vajadzīga mazajam bērnam un arī lielākam bērnam. Un tālāk ir tās riska grupas skalas, tātad šī mums neuzrāda, ka šeit ir attīstības problēmas šai brīdī, bet ļoti tuvu patrodas pie kritiskās robežas.
robežas. Tātad vai nu ir uz kritiskās robežas, vai mazdrusciņi virs. Un ko tas mums liecina, ka šeit vajadzētu varbūt tādu stratēģisku atbalstu, vai nu izglītot mammu, vai nu, teiksim, te varētu būt preventīvi, profilaktiski mēģināt izvairīties no situācijas pasliktināšanās, teiksim, 3 mēnešu intervālā vai 6 mēnešu intervālā. Un šajā brīdī, šeit mums ir vajadzīgs, teiksim, kāds jomas speciālists, kurš varētu vai nu pats veikt šo, teiksim, strateģisko atbalstu, vai arī savukārt apmācīt, izglītot mammu vai kādu citu personu, kas tad bērnam varētu šīs iemaņas attīstīt. Un tad trešā grupa, kas parādās, tātad tie rādītāji, tās skalas, kas liecina, ka šajā jomā attīstība ir zem kritiskās robežas. Teorētiski mēs varētu runāt jau par iespējamiem attīstības traucējumiem, bet tad parasti tos attīstības traucējumus gan tālāk jau tas attiecīgās jomas speciālists veiks padziļinātu specifisku pārbaudi. Piemēram, ja man ir valodas skala pazemināta, neatbilstīga bērna bioloģiskajam vecumam, tad tas nozīmē, ka es konstatēju šo faktu, un attiecīgi, ja man nebūtu logopēda izglītība, tad es teiktu tā, šim bērnam ir jādodas uz padziļinātu izpēti, uz konsultāciju pie logopēda. Un tālāk logopēds izvērtē jau ar visiem saviem rīkiem, padziļinātās izpētes rīkiem, kas konkrēti tad šajā gadījumā notiek un kas varētu būt par iemeslu bērnu valodas neattīstībai vai kavētai attīstībai. Tieši tāpat mēs varam paskatīties arī uz fiziskās attīstības jomu, uz motoriskajām skalām. Tad speciālists, kas veic Mīnhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, viņš konstatē faktu, ka ir neatbilstība. Teiksim, ir tā kritiskā robeža, jeb zemkritiskās robežas, un attiecīgi rosina, iesaka, vai nu šī komandai, kas jau kopā visi strādā, tas ir vienkārši ideāli, jo tas notiek ļoti ātri, zibenīgi. Ja sākās tā speciālistu meklēšana dažādās institūcijās, tad varētu būt paiet ilgāks laiks vienkārši. Un attiecīgi saka tā, šeit ir vajadzīgs cits speciālists, kurš izvērtē padziļināti tieši savā profesionālajā jomā, teiksim, bērnu motorisko attīstību. Un tā praktiski pa tām skalām skatās, kuras jomas speciālists ir jāpiesaista jau padziļinātai izpētei, un, protams, lai attiecīgo jomu attīstītu vai mazinātu iespējamos traucējumu izpausmes, noteikti ir vajadzīgs tās jomas speciālists. Un tās jomas speciālists tad gan pats palīdz bērniņam iemācīties kaut kādas funkcionālas darbības. Un tas pats svarīgākais tā ir tā sadarbībā ar vecākiem. Vecāku izglītošana, mācīšana, lai viņi to dara mājās. Kā es pieminēju, tad speciālists ir tas, kurš redz no profesionālā skatu punkta, kurš pats veic arī to primāro darbību un to primāro funkcijas apguvi, bet viņš māca, izglīto vecākus, jo vecākiem tas ir jādara mājās. Tālāk jautājums jau, protams, par to vecāki. Vieni vecāki ļoti viegli uztver, ātri saprot un ir ļoti ieinteresēti un dara un jautā, paši jautā. Nemazam nav jāstāst, viņš pats uzdod jautājumus, ko es varētu darīt, vai es varētu šādi vai citādāk, vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi. Un šādā veidā vecāki izrāda šo interesi. Savukārt, protams, ir cita grupa, kas varbūt domā, lai to dara speciālists. Tad tam mums ir speciālisti, un lai viņi strādā ar manu bērnu. Un paši uzskata, ka viņiem tur nevajadzētu tik daudz iesaistīties. Ar šo vecāku grupu, protams, kā speciālistam ir jāstrādā, ir jāskaidro, jāveic tāds skaidrojošais darbs, izglītojošais darbs. Viens ir tas, iemācīt tam bērnam kaut ko pateikt, pareizi izrunāt skaņu, bet otrs ir pārliecināt vecākus, mācīt vecākus, kā mājās to darīt, vai ko mājās darīt. Dažreiz vecāki vienkārši nezin, nesaprot,
kas viņiem ir jādara. Ja? Jo bieži vien tie ieteikumi ir tādi vispārīgi, ļoti plaši, bet kā tad man to paplašināt vārdu krājumu? Bet kā man to vārdu krājumu paplašināt? Kā tas īsti notiek? Ja? Un šajā gadījumā tiem ieteikumiem vajadzētu būt ļoti, ļoti konkrētiem. Un tā mana stratēģija, strādājot ar Mīnhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, mēs nonākam līdz pēdējai sadaļai. Tad viens bija tā pati izpēte, tā datu interpretācija, tālāk ir kopsavilkums, jeb secinājumi, bet kas ir pats svarīgākā var būt, tā ir ieteikuma sadaļa. Tātad ieteikuma sadaļa, kas tad īsti ir jādara. Un ieteikuma sadaļa viens ir labi. Mēs norādām, tātad šeit mums ir problēma, šeit mums vajadzētu konkrētas jomas speciālistu, kurš padziļināti izpēta, konstatē vai nekonstatē un tālāk tieši tajā jomā strādā. Bet parasti veicot šo izpēti, katrai skalai es rakstu klāt ļoti individualizētus ieteikumus, ko mammai darīt mājās ar bērnu. Tur ir ļoti konkrēts vienkārši ieteikums. Ja? Piemēram, kaut vai darboties ar klucīšiem, salikt turnīti, salikt vilcieniņu, salikt mājiņu, namiņu. Pavisam vienkāršas lietas, kas viņam ir jāizdara, kas viņam būtu jādara mājās, ikdienā, esot kopā, brīvajā laikā, pastaigās vai ikdienas situācijās. Un tieši tāds ļoti, ļoti konkrēts ieteikums, un tas ieteikums ir balstīts uz to, šodien es esmu šajā attīstības līmenī, šajā attīstības pakāpē. Tātad nākamā attīstības pakāpe man ir tas, tev būtu jāiemācās tāda lieta un vēl tāda lieta. Un ieteikumos arī apmēram ieraksta, tad vajadzētu, teiksim, varbūt ne gluži kura tā lieta, bet ko vajadzētu iemācīties darīt. Un es redzu, ka bērnam ir neattīstīta, nevis neattīstīta, bet vēl nepietiekama kustība koordinācija un līdzsvars vēl joprojām tāds, kā varētu teikt, varētu būt labāks. Un tajā brīdī, ko mēs sakam, aktivitātes brīvā dabā, rotaļlaukumā un, sakam, šūpoties, lēkāt, kāpaļāt, rāpties. Pavisam vienkāršas lietas, bet tad es neesmu pateikusi vecākam, tev ir jāuzlabo bērnu kustību koordinācija un līdzsvars. Jo daļa vecāku varbūt arī to nesapratīs. Daļa vecāku, protams, saprot, ko es ar to domāju. Bet tajā brīdī, kad es pasaku, šūpojamies, lēkājam, rāpjamies augšā, rāpjamies lejā, lecam pāri, lecam tālumā. Tajā brīdī vecākiem ir ļoti konkrētas kustību aktivitātes, darbības, ar kā palīdzību viņi varētu panākt to kustību koordinācijas uzlabošanos vai arī līdzsvaru uzlabošanos. Un tad ļoti konkrēta lieta, konkrēta darbība, kas būtu jāmēģina darīt mājās, lai tā attīstība, funkcionālā attīstība ietu uz priekšu. Nevis lektu kaut kam pāri, bet tā pakāpeniski soli pa solītim nonākt uz nākamo attīstības pakāpi. Un tā par katru skalu. Un tādā veidā vecākiem ir konkrēti, ļoti konkrēti ieteikumi, rakstiskā veidā, ko viņš varētu darīt, bet tai pašā laikā noteikti būtu ļoti svarīgi, lai tās lietas, tās darbības, kas ir jādara, lai vecāki varbūt arī tiktu izglītot, lai viņi tiktu iepazīstināti, kā to darīt. Jo bieži vien jau nezina arī, kā to darīt. Es jau varu pateikt, ar tiem klucīšiem lūdzu taisīt tos turnīšus, tās sētiņas, bet kā to darīt, kā to piedāvāt, ja? Kā bērnu rocināt uz to aktivitāti, lai viņš to gribētu darīt. Tā kā tur ir, vecākiem noteikti būtu nepieciešama tāda izglītošana, mācīšanās, klubiņi. Un šobrīd varbūt nav tā maz svarīgi. Mums arvien vairāk vecmāmiņas nevar iesaistīties mazo bērnu audzināšanā, atbalstīšanā, jo viņām ir jāturpina strādāt. Un līdz ar to jaunās māmiņas nereti paliek vienas pašas ar to savu un jaunais tēvs, jaunā ģimene, un kas tad īsti ir jādara un kā tad tas ir jādara, kas notiks tālāk. Tā kā arī varbūt te ir tāds bišķīt tāda disonance, jo kādreiz bija tā paudžu
Nu, tā diezgan ātri mēs varējām kopīgi palīdzēt atkal viens otram. Bet šobrīd vecvecākiem ir jāturpina darba gaitas. Viņi tā īsti nevar iesaistīties mazo bērnu atbalstīšanā tajā brīdī. Tādā līmenī. Protams, viņi piedalās, bet to, ko kādreiz vecmāmiņas to dzīves gudrību deva jau pašiem mazākajiem, tas šobrīd ir bišķīt savādāk, ir citādāks ģimenes modelis. Bērniem noteikti ir vajadzīgas praktiskas lietas. Praktiskas lietas, funkcionālas lietas, ar ko varētu darboties dažādi, ar ko varētu eksperimentēt, ar ko varētu dažādas radošas risinājumus atrast. Tad noteikti vajadzētu būt kaut kādam rotaļlietu, ne rotaļlietu, bet kaut vai lietu komplektam, kas bērnam ir pieejams. Jo, manuprāt, pats tāds nelabvēlīgākais variants būtu šo lietu neestamība. Jo bērns pasauli apgūst ar sajūtām un ar praktisko darbošanos. Ja viņam nav šī lieta, ko paņemt rokās, arī iebāzt mutē, pagaršot, aizmest, vienalga, ko ar šo lietu izdarīt, viņš nesaņem šo sajūtu impulsus. Un ja viņš nesaņem šo sajūtu ietekmi uz savu, tiešām uz savu centrālo nervu sistēmu, jo visi šie impulsi tiek apstrādāti mūsu smadzenēs, tad tas, kas nav bijis bērna sajūtās, tas nav viņa pieredzē. Tas, kas nav manā pieredzē, es par to nevaru domāt. Par ko es arī nevaru domāt, ja man nav šo vārdu. Tad man ir visu laiku arī jābūt šim jēdzieniskiem, kā to īsti sauc, kas tas tāds ir. Tad tās ir praktiskas lietas. Tie būtu klucīši, tās būtu bumbas, tas būtu Lego. Protams, jāpielāgo arī attiecīgi katram vecumposmam, kas ir vajadzīgs. Noteikti ir vajadzīga kāda lelle un kāds lācis. Pat tajā gadījumā, ja tam bērnam īpaši interesi, varbūt nav par to lēlu un lāci, bet vienu dienu tā radīsies. Noteikti būtu vajadzīga kāda grāmata. Noteikti ir vajadzīgs plastilīns, ir vajadzīgi zīmuļi, ir vajadzīgas papīrs, uz ko zīmēt, švīkāt, skricelēt. Tātad lietas, kas dod iespēju attīstīt sajūtas. Sajūtas darbību, un caur sajūtām darbību bērnam rodās tie pirmie priekšstati, cēloņu sakarības un vispārējās mašīnas, un lai var paņemt rokās. Protams, mēs esam šodien, par ko arī visi runā, tātad nebūšu absolūti nekas tāds jauns pateikts, netiks digitalizācija. Ja? Un, protams, manuprāt, ja kādreiz senākos laikos bija vai viegli būt jaunam, tad šobrīd man gribētos teikt, vai viegli būt bērnam. Un tātad, protams, ka mums šīs digitālās ierīces ļoti ātri ļauj nomierināt mazuli, jebkuru raudošo mazuli. Bērns ar attīstības traucējumiem, un mēs iedodam šo planšeti, šo telefonu, un bērns nomierinās un paliek mierīgs, kluss, un nav nekādu problēmu, un es varu darīt savus darbus, kas man ir jādara, bet jebkurā gadījumā, ja šīs digitālās tehnoloģijas bērnam ir par daudz, tad tālāk jau tie rada vairāk kaitējumu nekā labumu. Un tad arī parādās šī nespēja koncentrēt uzmanību, nespēja darboties. Darbības arī veidojas ļoti vienveidīgas. Tas viens, kas noteikti, kas nav varbūt tieši, bet digitālās tehnoloģijas ir mūsu bērnu rotaļlieta, kas tā es gribētu teikt tā šodien jau. Tad tā ir higiēna. Tomēr paskatīties, palasīt, cik daudz bērnam, kurā vecumā drīkst dot tehnoloģijas, cik ilgi viņš var atrasties. Un pati tehnoloģija par sevi nekad neko ļaunu jau nav nodarījusi. Bet problēma ir tajā, kā mēs dodam šo lietu un ko mēs darām paši tālāk. Ja mēs ar šo tehnoloģiju esam kopā, es, tehnoloģija un bērns, un mēs kopīgi skatāmies attīstošās spēlītes un tā tālāk, vai arī kaut kādu sižetu vai multfilmu, un ja mēs to redzam kopā, skatāmies kopā, pārunājam, analizējam, tad tehnoloģija neko ļaunu nenodara. Sliktāk ir tajā brīdī, kad bērns paliek ar tehnoloģiju viens pats, un viņš nesaprot, kas tur īsti notiek vai nenotiek. Un attiecīgi tad gan higiēna,
Tātad lietošanas ilgums un otrs lietot kopā. Ja mēs reiz bērnam iedavām šo tehnoloģiju, tad lietosim kopā. Būsim blakus bērnam, skaidrosim un vienkārši ļaut darboties, ļaut kustēties, ļaut darboties, ļaut sajust un bērnam arī sniegt skaidrojumu, ko tu sajūti, ko tu izdarīji, kā to apzīmē, kāds tas jēdziens. Un tādā veidā soli pa solītim. Ar bērniem vienmēr ir interesanti, viņi vienmēr es jau esmu nolēmusi taisīt kādu, es nezinu, grāmatu, gan par viņu izteikumiem, gan par viņu risinājumiem. Un tur ir daudz un dažādi, bet interesantāk varbūt ir vērot tieši vecāki bērni, materiāls un izpētes veicēji šīs kombinācijas. Un arī redzēt, ka vecāki ir ļoti atšķirīgi un ka vecāki ļoti cenšas bērniem palīdzēt. Un viņi palīdz ar visām iespējamām, neiespējamām formām, veidiem, kurš ar skatienu, kurš ar vārdu, kurš ar žestu, kurš ar smaidu vai ar vēl kaut ko. Un man šķiet tieši ļoti interesanti ir vērot to simbiozi, kā bērns un vecāki vai pavadošās personas, tur jau dažādi varētu būt, kā viņi rīkojas šajās dažādajās situācijās. Un ar materiāliem arī mēdz rīkoties visdažādāk. Es rādu vienu versiju, viņš man rāda pilnīgi citu versiju, viņam ir sava ideja, ko ar materiālu darīt. Un ļoti daudz un dažādi tie varianti. Un tas varbūt nav tieši saistīts ar Mīnhenes funkcionālās attīstības diagnostiku kā tādu, bet attiecīgi ir situācija, ka es ieeju telpā, kur atrodas vairāk bērnu, mazo bērnu, un šajā telpā bērniem nav absolūti neviena mantiņa. Nekas nav, ir tikai bērni. Bērni, kas, varētu teikt, tad attiecīgi tur šūpojās vai ko nu kurš dara. Un es uzdodu aprūpētājiem, audzinātājiem ļoti vienkārši jautājumu, kāpēc jūs neesat iedevuši nevienu mantiņu bērnam? Kāpēc viņi ir bez mantām? Un tā atbilde ir, viņiem mantas nepatīk. Un attiecīgi tajā brīdī, tad ir 9, 10, 8 mēnešus veci bērni. Es saku, bet kāpēc jūs domājat, ka viņiem šīs mantiņas nepatīk? Es teicu, kādā veidā jūs to noskaidrojāt? Kā? Mēs viņiem iedodam tās mantiņas, rotaļlietas, ko viņi dara. Viņi visas izmet ārā tur no gultiņas, no manēžas un tā. Un viņi absolūti neizrāda nekādu interesi par šo rotaļlietu, par šo mantiņu. Un tātad mēs secinājām, ka viņiem mantiņas neinteresē, viņiem tās mantiņas nav vajadzīgas. Un tajā brīdī nācās stāstīt aprūpētājiem par to, kas ir noticis ar šiem bērniem šajā brīdī. Ka viņi tajā brīdī pētīja pasauli, viņi pētīja cēloņu sakarības, jo kas notiek, ka 8 mēnešus vecs bērns izmet mantu ārā no gultas. Tātad tajā brīdī viņš atklāja visus fizikas likumus. Pirmkārt, viņš atklāja, ka manta nepazūd, jo līdz tam tas, kas no manā acu priekšā, tā vairs nav. Tas nepastāv šajā pasaulē, bet viņš ir atklājis, nē. Tas, ka es viņu palaižu vaļā, tas nenozīmē, ka tā manta vairs nebūs. Un ja es paskatīšos lejā, es ieraudzīšu, kur tā manta ir. Tālāk es saklausu skaņu, nometot mantu, to pašu klucīti, ko mēs arī izmantojam, kas Mīnhenes funkcionālajā attīstībā tiek pārbaudīts, ko tad tas bērns te pirmā dzīves gada beigās darīs ar to klucīti. Vai viņš viņu garšos, izpētīs caur garšas sajūtām, vai viņš skatīsies ar acīm, vai viņš mēģinās klaudzināt, lai es dabūtu skaņu, bet šī mešana un sakošana līdz tā ir tā cēloņa sakarība izpratne. Un nācās šiem cilvēkiem stāstīt un skaidrot, ko tas nozīmē. Un šeit arī parādās tā nepieciešamība varbūt arī izglītot vecākus. Jo vecāki jau pat neiedomājās tajā brīdī, ka tas bērns ne jau tāpēc aizmeta mantu, ka viņam manta nepatika, bet īstenībā viņš pētīja pasauli. Viņš pētīja, kas notiks ar to mantu,
Kur tā manta paliks? Skanēs, neskanēs? Kas notiek tālāk? Un šeit parādās, ka tās vienkāršās lietas, tās visas ir Minhenē, viņas iekšā ir arī izskaidrots, un speciālists arī zina, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē paņemt klucīti rokās un nevis klucīti sist pret galdu vai brucināt, bet klucīti pagriezt pret klucīti un sasist vienu pret otru. Tas nozīmē, ka attīstās bērnam delnu locītava un viņš var veikt sarežģītākas kustības. Un šajā brīdī liekas vienkārši darbība, bet ar šo darbību speciālists saprot, kādā līmenī jau tiek attīstīta tā bērna smalkās motorikas attīstība, kas tālāk ļaus veikt arvien sarežģītākas un sarežģītākas darbības. Un Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikā tur ir solīti pa solītim, solīti pa solītim. Un katru skali ir izstrādājuši, varētu teikt, tie attiecīgās jomas speciālisti, tāpēc viņš arī tik fundamentāls ir. Tātad pavisam vienkārši ieteikums, lai bērnam mājās būtu ko ņemt rokās, ko sajust ar dažādām maņām. Pārāk daudz mantu nevajag, jo tad paliek garlaicīgi. Un šīs mantas taisīt mantu komplektus. Tātad, tagad ir šis, un tagad bērnam it kā vairs nav interesanti, šīs mantas noņem nost un noliek kaut ko citu. Un pēc brīža viņš atkal atgriezīsies pie tām iepriekšējām mantām ar vislielāko interesi un pētīs jau citā līmenī. Tā kā, vienkārši neko darīt. Arī izejot ārā pļavā, pastaigu laukumā, tur taču ir tik daudz ko atrast, ko redzēt, par ko runāt, ko paņemt rokā, ko sajust, ko atlikt tikai darīt. Tā kā, īstenībā es saku, ka liepājniekiem vajadzētu doties vienmēr vasarā uz jūrmalu, uz jūras krastu. Tur ir ūdens, tur ir saule un tur ir smiltis un var darīt visu, ko. Var mācīties burtus, var mācīties ornamentus, formas, skaitīt, sajust, attīstīt smalko motoriku, lielo motoriku, vienkārši cēloņu sakarības un tā tālāk un tā joprojām. Visi gliemežvāki, kas ir mūsu pludmalē. Var taisīt visādas rindas un ornamentus un vienkārši bērns pats varbūt to tai brīdī nezinās, ko darīt. Un ja māma vai tētis apsēdīsies blakus un sāks ar viņu kopā gan tās mūsu smilšu pilis būvēt, gan arī gliemežvāku ornamentus taisīt, smiltīs, zīmēt un rakstīt, tad praktiski gan izvairs neko nevajag. Atliek tikai kopā būt un darboties.